ceru, ka planētas stāvoklis šajā nedēļā būs mums cerīgs un patīkams. Vārds Aleksandram. Labrīt! Tuvākā nedēļa būs ar informāciju pilna. Un mums būs lielisks iespējas iepazīties, sazināties, satikties, aprunāt, parakstīt, izdomāt kaut kādas jaunas idejas un tā tālāk. Otrkārt, Merkūrs, kurš ir ārkārtīgi akcentēts šonedēļ, arī simbolizē bērnus. Un zinot, ka Merkūram ir diezgan saspringtie aspekti, jābrīdina, lai nebūtu kaut kādas problēmas ar bērniem. Vienkārši nelaižiet uz ilgu laiku vienus bērnus kaut kur pastaigāties, vienmēr, lai būtu uzraudzība kaut kāda. Un trešokārt, nedēļas vidū pieaugs saspringums visur, kur mēs kontaktēsim, un to jādara uzmanīgi, tāpēc, ka citiem nelēmēsies, un viņi kaut kā var tikt kaut kādos apstākļos, kur varētu būt pat provokācija ar vārdiem. Tāpēc esiet uzmanīgi, un, ja, teiksim, nesevišķi patīkami cilvēki, vienkārši nevajag ar viņiem neko izskaidrot, jā, bet pārējos apstākļos Merkūrs dos mums tiešām ļoti labas iespējas izmantot mūsu intelektuālās spējas.